Sveiki! Tātad, šodien mēs izdomājam uztaisīt video saistībā ar mūsu mītu. Ar mums ir jaukais tumšais burvis un sencis. Mēs šodien jums nezinājām, ko uztaisīt, tāpēc mēs gribējām parādīt, ko dāvana. Mēs parādīsim, kādas dāvanas mēs dabūjām mīta uz kuru ieradušies 3 cilvēki. Tas ir nereāli. To nevar aptvērt. Tas ir labi. Tas ir ļoti labi. Tātad. Pirmā lieta, ko mēs saņēmām, varbūt sencis, tu pastāstīsi. Ir skaistās šīs nereāli. Es teiktu pat reāli drīzāk. Nereālās ūsas. Jā, ūsas. Jā, ar sirmumu efektu. Jā. Viņas ir domāts gadījums vecākiem cilvēkiem, jo melnās vairs nav modē. Es jums saku, jaunieši, jūs to nezināt. Jaunās vairs nav modē. Klausieties, tas ir aizgājis etaps, tagad ir modē baltās. Un es varu šitā te viņas pielikt un vienkārši čiliņā iet kaut ko darīt. Un es būšu pirmais čalis ciemā. Nu, varbūt otrais, bet būs tomēr labi. Respekt plus visādā ziņā. Savukārt es saņemu šo fantastisko piparmātu krāsas metamo kauliņu. Ko domā par to dizains galvas kausu? Jūs to redzat? Vienkārši fantastiski. Ko domā senci? Jā, es teiktu, ka tas ir vispār tāds diezgan modīgs. Bet nē, zikoši tikai iedomās. Mēs viņu arī izmantot kā auskaru. Tas būtu vēl stilīgāk. Jā. Vispār nav slikta loma tev šitā te uz skolu mierīgi varētu aizšaut. Pirmais čalis ciemā. Visas tā vajā otrais. Visas tā vajā skolē sākam. Nevarēšu vien atkārties. Tālāk. Man mītavā uzdāvināja šo nereāli kruto telefonu. Reālais Samsung. Cik man zināms, tas ir Samsung. Viņam ir arī coverīts. Silikona. Melnā silikona. Melnā silikona. Ļoti dārgs. Ļoti dārgs. Es nevaru aptvērt nemaz, cik viņš maksā. Protams, telefons, kurš ir maz drusciņ saplēsts. Ar zaru efektu. Jā. Ar zaru efektu. Arī jaunākā moda hits. Es jums apsolu, dabūju tādu un pēc 10 gadiem vienkārši. Tas ir vienkārši reāli. Tas ir nereāli. Es nespēju nocēt, ka es dabūju šo telefonu. Jā. Tad nākamā lieta, ko mēs es atvainojos, viņam vēl iemirzās šāda gaismiņa. Jā. Tas ir vienkārši stilīgi. Vienkārši sencis, tu esi tecis. Es dabūju 3 lineālu komplektu ar 1 lineālu. Tas ir 3 lineālu komplekts, kurā ir 1 lineāls, kas sastāv no 3 malām, veidoja 3 lineāls. Lineālām ir 3 malas, tikpat malu ir 3, tur ir 3 tos apzīmē Illuminati SS. Man liekas, ka šo vairāk sauc nevis par 3 stūri, bet cik man zināms to sauc par uzstūri. Jā, jo tam ir viens taisns leņķis. Jā. Tieši tā. Manuprāt, skolotājs sējies būtu ļoti priecīgs, ja mēs tādu cikam. Domāju gan. Tālāk, man ir uzdāvināts šīs skaistās. Es pat nezinu, kā lai izsakās Ļeņina laiku. Ne Ļeņina, bet drīzāk Ulmaņa laiku šķēres. Viņas ir, kā jūs redzat, ar tādiem lieliem spadiem, lai viņas labāk varētu. Jā, mēs varam nodemonstrēt jums arī skatieties. Viņas griež kā zvērs vienkārši. Tieši tik vienkārši, tas ir ar šīm šķēres. Tieši tik vienkārši ir paņem šīs zaļas pīsas sudrabotās šķēres un nogriez. Un tas ir viss. Labi. Tālāk, mēs domājam, ka par sportu mums liek. Jā, jo šis video savādāk ir par īsti, parunāsim par sportu. Jā. Ko jūs teikt par jauno mūsu izcilo basketbolistu Porziņu? Es domāju, ka viņam jābrauc uz Barsu. Barsā ir lielas iespējas. Var dabūt jaunu dvieli. Un nebūs jānīkst Amerikā. Viņš noteikti, viņš ir... Barsā ir siltāks. Barsā ir smukāks meitenes. Tur nav jāzina angļu valoda. Un tur labi spēlē basketbolu. Problēma tā, ka viņš angļu valodu ļoti labi zina un basketbolu spēlē neticami labi. Es, Porziņa vecīt, es tev atbalstu. Turies tā kā tu dari. Nu jā, varbūt šim cilvēkiem ir kāds cits viedoklis, bet es tev ticu. Tu esi ļoti labs spēlētājs un drīz varbūt arī būsi Karamelo vietā. Kas to lai zina? Jā. Ko tu gribēji teikt vēl? Es gribēju runāt par jauno Nike bumbu. Jaunā ielu edition apbružātā bumba ar dažām pumpām, kā jūs varat redzēt. Tas ir speciāli efektam. Jā. Tas ir domāts, lai viņa labāk atlec. Augstāka precizitāte visos mūvos. Tur zemais dribbles, sētnieku mūvs.